Ko nozīmē nedēļa pirms starta? Kas tagad notiek tavā dzīvē? Cikos tu cēlies? Ko tu ēd? Vai tu turpini skriet? Kāds ir profesionāla maratonistu režīms nedēļa pirms maratona? Pirms maratona. Pirms Rīgas maratona? Pirms pusmaratona principā nekas daudz nemainās, bet pirms maratona sākās olbaltumvielu diēta, ka tu nedrīkst ēst, jāizvairās no produktiem ar ogļhidrātiem, ja, un tad nedēļas vidū tu atkal var nobaudīt, cik tomēr makarons ir garšīgs, ja, ko tu nevar novērtēt ikdienā. Režīms ļoti vienkārši, maksimāli daudz miegs un maksimāli daudz atpūta. Teiksim, viens treniņš dienā varbūt tikai paliek. Ko nozīmē treniņš šajā nedēļā? Treniņš, principā, gatavošanās viss ir beigusies, tu vienkārši uztur kaut kādu kondīciju, savu organismu uztur kaut kādā kondīcijā zināmā mērā un tādā ritmā, teiksim, viņš ir pieredzis laiks skriet, tad tu arī to turpini darīt, bet daudz vieglākā režīmā. Kungi, jums ir jautājumi Valērijam, lūdzu? Jā, es gribēju pajautāt tev, kur tu ziemā trenējies, kā ziemā notiek treniņu procesi? Cenšamies braukt uz Eiropas dienvidiem, kur vairāk saules, nav sniega, nav trauma riska, kas ir Latvijā, jā. Vairāk, jā, šodien izmēģināju eksotisku valstu Kirgīziju, jā. Mēs dzīvojam laukos un tur Izsikula ezera krastā. Daba skaista, bet priekš mums liekas ļoti nesakārtot, ļoti netīrīgi. Droši vien bīstam arī. Reāli skriet, kur mašīna tev var notriekt. Jā, tāpēc mēģinu kaut kur skriet, kur kalni. Pa šosejas malu man nepatīk, kaut gan, teiksim, vietējie un krievi tur daudz brauc, tie skrien pa šosejas malu, bet viņi brauc ļoti dīvaini. Es saprotu, ka tavā dzīvē ne tikai Kirgīzijas autobraucēji ir liels šķērslis, bet tepat arī Pierīgā trenējoties. Es nesen lasīju rakstu ar tevīm, ka tu skrien ar gāzes baloniņu rokās reāli. Ar piparu baloniņu. Tas suņu dēļ, ja? Suņu dēļ, jā. Tas ir vaiprās. Ir nācies pielietot? Ir nācies daudz pielietot. Dzīvē, teiksim, reiz 15 Rīgā, es domāju, es pielietojos. Es par to, godīgi sakot, arī skrienot Zeguškalnā esmu vairāk kārt domājis, jau regulāri konflikti ar cilvēkiem, kas ar saviem suņiem staigā. Bet šeit, piemēram, tas, par ko Valērijas runā, man šķiet ir tieši saistīts ar sportisko formu, ar sportisko rezultātu, jo, ja tev suns iekoš, tev trakumsērgas potes, pēc tam jāliek iekšā, tavs rezultāts ir norakstāms. Principā, 6 mēneši ir totāli pazaudēti, jā, un tas ir mans darbs, jā. Es nevaru, teiksim, pie katra suna apstāties, vai viņu parotaļāties, jā, vai riskēt. Viņš man iekodīs, ja tikai tā apošiņā. Tāpēc es, principā, viņas nelaižu tuvāk pa 2 metriem. Tas, teiksim, izstiept roku un baloniņš, tie kā 3-4 metri jau es pūšu. Kā viņi reaģē? Visi baidās, vai ir kāds, kas nāk vēl tuvāk? Suņi nebaidās, bet tad, kad iepūt, viņš vienkārši sekundes simtdaļu, un viņam jau deguns pa zemi, viņš ar ķepu, viņam tā oža ir tik spēcīga, ka tas ir, jo, teiksim, man treneris Aleksandrs netīšām sev uz rokas uzpūtienreiz, viņš dabūja apdegumu. Tu galvenais to baloniņu neņem trasē līdzi. Nē. Sadusmosies tev uz kenijiešiem. Ja gribu uzvarēt, varbūt vajag paņemt. Futbola speciālists, jā. Es par fair play tomēr. Fair play.